Labdien! Es esmu Aivars Danenbergs, Vivacolor krāsu eksperts. Šodien parunāsim par to, kā izvēlēties piemērotu toni. Krāsu toņu ir neizsakāmi daudzi. Kā starp visiem atrast piemērotāko? Kā būt drošiem, vai izvēlētais tonis tikpat labi kā toņu kartē izskatīsies arī mājās uz sienas? Sākumā jums vajadzēs veikt nelielu mājas darbu un apdomāt, kādas krāsas vislabāk piestāvēs jūsu mājām un patiks jūsu ģimenei. Kārtīgi visu apdomājiet un izplānojiet. Pāršķirstiet žurnālus par mājas iekārtošanu, meklējiet internetā, tur atrodams daudzas idejas un risinājumu. Izdrukājiet iepatikušos krāsu toņus un pielīmējiet tos pie sienām. Tad dodieties uz būvmateriālu veikalu pie krāsu toņu karšu stenda. Dažādās toņu kartēs ir atšķirīgas koncepcijas un virzieni. Ja krāsosiet ar Vivacolor un Tikurila krāsām, priekšroku vajadzētu dot Tikurila toņu kartē. Pievērsiet uzmanību tam, ka Tikurila toņu kartes nav tipogrāfiski drukātas, bet ir noklātas ar īstu krāsu. Tas ir tādēļ, lai atbilstība starp toņu karti un īsto krāsu būtu visprecīzākā. Un jūsu nokrāsotās sienas būtu tieši tādas, kā izvēlējāties toņu kartē. Ja izvēlējāties krāsas toni datorā, noteikti to atrodiet un pārbaudiet īstā toņu kartē, jo datora ekrāns visbiežāk nespēja pietiekami precīzi attēlot toņus. Katram tonim ir savs kods, kas noteikti jāiegaumē vai jāpieraksta. Daudziem toņiem ir piešķirti skaisti vārdi, piemēram, sapnis, wasabi vai kamēlija. Tomēr, lai izvairītos no pārpratumiem, atcerieties no burtiem un cipariem sastāvošo kodu. Tikurila toņu kolekcijā Feel the Color, jeb latviski izjūti krāsas, ir apvienoti 263 dizainera izvēlēti krāsu toņi. Tie ir sadalīti pēc tonalitātēm – dzeltenie un oranžie, sarkanie, zilie, violetie, zaļie, baltie un baltie ar nokrāsām, siltie zemes toņi un augstie zemes toņi. Šī toņu karte padarīs vieglāku un ērtāku orientēšanos krāsu toņu pasaulē. Feel the Color toņu kartes izmēros ir samērā lielas, tādēļ dod labu izpratni par toni. Veikalos ir pieejams arī jūsu personīgais kabatas dizainers. Tā ir Feelings toņu karte, kurā atrodas dizainera sastādītu 4 saskaņotu krāsu toņu kombinācijas. 1 pamattonis un 3 toņi akcentiem. Tas jums palīdzēs saskaņot sienu toni ar aizkaru, mēbeļu un aksesuāru toņiem un otrādi. Ļoti svarīgs ir apgaismojums. Dabīga dienas gaisma, LED, halogēnās, ekonomiskās vai kvēlspuldzes. Viens un tas pats krāsas tonis dažādā apgaismojumā var mainīties līdz nepazīšanai. Tādēļ, lai nekļūdītos izvēlē, veikalā lūdziet pārdevējam iespēju aplūkot toņu karti līdzīgā apgaismojumā tam, kāds būs jums mājās. Vēl drošāk būs nopirkt attiecīgo toņu paraugu kartiņu un pavērot to uz vietas mājās. Arī vecā krāsa var ietekmēt priekšstatu par jauno krāsas toni. Tādēļ labs palīgs ir liela, balta papīra lapa. Piemēram, A3 formāts. Pielīmējiet to ar līmlenti pie sienas, kuru vēlaties nokrāsot, un uzlieciet uz tās savu izvēlēto toņu kartiņu. Tā iegūsiet skaidru priekšstatu. Ja apzināties, ka jums ir augstas prasības un vēlaties būt pilnīgi pārliecināti par toņa izvēli, rīkojieties kā profesionāli. Veiciet testa krāsojumu. Nopērciet vismazāko krāsas buņģiņu un nokrāsojiet ar to kvadrātmetru sienas. Labāk investēt testa krāsas buņģiņā, nekā pēc tam daudzus gadus sadzīvot ar krāsas toni, kurš jums nepatīk. Jābūt pietiekami lielai pieredzei, lai ar pirmo piegājienu izvēlētos pareizo toni. Izmēģinājumu krāsošanu atbildīgos objektos veic arī pieredzējuši dizaineri, jo tas palīdz izvairīties no liekiem izdevumiem, pārkrāsojot visu. Toņa izvēlē ir vēl viena gudrība. Jebkurš tonis uz liela laukuma izskatās intensīvāks, spilgtāks un tumšāks nekā mazajā laukumiņā toņu kartē. Tādēļ, ja nevarat izvēlēties starp tumšāku un gaišāku toni, labāk izmēģiniet gaišāko.
Arī krāsas spīduma pakāpe nedaudz ietekmē mūsu izpratni par toni. Un vēl pēdējais ieteikums. Saglabājiet krāsas nosaukumu un toņa kodu, ko remontdarbos izmantojāt. Pierakstiet to uz gaismas slēdžu vāciņu, jo papīra lapiņas mēdz pazust. Mājās, kur ir mazi bērni vai mājdzīvnieki, bieži gadās, kad siena tiek sabojāta, un to nepieciešams atjaunot. Ja ir zināms gan krāsas nosaukums, gan toņa kods, virsmu var ātri pārkrāsot. Noskatieties arī citus mūsu krāsošanas pamācību video un iegūstiet interesantu un noderīgu informāciju Vivacolor mājaslapā.